šodien ziemā. Dzeltenās rozītes, kā saulīte. Apskatīsim šodien porcelānu. Šoreiz porcelāns ir atceļojis kā tējas piena krūze. Un, protams, atbilstoši Ziemassvētkiem, lūk tāds salavecis nāk ar dāvanām. Rīgas porcelāna rūpnīcas darbinieki bija parūpējušies arī par šādu Ziemassvētku noformējumu uz porcelāna. Krūzes otrajā pusē priecīgus Ziemassvētkus, kuru ierakstīti piparkūkām. Nākamās ceļotājas, kas atrada mūsu mājas, ir, protams, manas mīļās servīzes Vita detaļas. Protams, žēl, ka nav pilns komplektiņš, bet tas nekas. Arī šie Rīgas porcelāni Vitas trauciņi priecē. Paskatieties, kāds brīnišķīgs dekols. Rozā ziedi, arī šeit ziedi. Un Vitas do ar rozītēm. Tik maigas, tik smalkas. Brīnišķīgi sācies jaunais gads. Arī bērnu trauciņi ar gailīti cālīšiem un arī mamma Vista ar 2 cālīšiem. Un šeit redzams Rīgas porcelāna rūpnīcas zīmogs ar kvalitātes zīmogu. Un, protams, senatnīgā, retā cukurtrauks bitīte. Vienkārši ideāls ir saglabājies. Noteikti šie ir mikelīši. Un sākas jaunā gada projekts savākt šo bitīti. Zīmogs porcelāna fajansa fabrika. Un šai bitītei vāciņš ir diezgan grūts, tā lai cilvēks var paņemt un viņam neizkristu no rokām. Un viskaistākais komplektiņš, ko sen gaidīju atnākam. Maz drusciņi atceros no bērnības, ka tāds komplektiņš bija. Un tas ir pirmais kosmētikas komplekts, kurš tika radīts 1956. gadā. Un tas, protams, bija Zinas Ulstes modelētie trauciņi ar dejotājiem. Vēlāk tika ražotas arī Beatrises Kārkliņas veidotās pūdernīcas ar operas reljefu. Ko var teikt par šo daļo komplektu? Kas būtu pasaule bez sievietēm? Un kas būtu sievietes bez smaržām, pūderiem un dažādām rotām? Lai jaunais gads ir mīlestības pilns, labestības pilns, un lai jūsu sapņi piepildās. Laimīgu jauno 2025.
gadu.